Čau, čau, lai būtu apkārt mūsu vlogā. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts un tagad mēs turpinam darboties. Ogres mačs šodien pret Audu. Jā, varētu būt cīvs mačs. Mums jāslēg viss laukums. 7. sāks mačs, mēs jau esam 4. Tagad šeit kāds būs rezultāts. Es domāju, es īsti mačs cerēšu uz Ogres, protams, uzvaru. Bet reāli es teikšu 1-1 varbūt. Ok, šoreiz es neko neteikšu, jo vienmēr, kas pasaku, pretējies notiek. Tā kā es labāk neko neģinksošu un neteikšu. Jo cerams, bez manas teikšanas uzvarēsim. Nu jā, cerams, jā, tieši tā. Skatīsimies, kas notiek tālāk. Tieši tā, turpinam strādāt. Tā kur ir vecie banneri, mēs viņus mainām ar kolēģi. Un kurš iztīsies jaunie banneri, kas mums ir jāliek virsū šo banneru vietā. Jā, un vispār nāc draugiem strādāt. Uzņēma futbola klubu Auda. Komandu sastāv. Tikko Džonsonam tika ielāst zeltainā kartīte, mēs jau nesapratām par ko, jo viņš baigi neko slikti neizdarīt, ka viņš pagrūstījās. Jā, ļoti neveiksmīgi šis pārkāpums, tieši tāda laba standarta situācija Audai. Cerams, viņi nerealizēs, protams, bet spēlētāji kvalitatīvi Audai, tas gan redzēs. Bet šobrīd 0-0, 31 minūte pagājusi. Pagaidām ir diezgan labs sniegums teikt Ogrei. Auda arī labi spēlē, turpina Auda kontrolē bumbu, kā bija TRFS mačs, šeit tas jau bija gaidāms. Jā, Auda turpina tādus bīstamus momentus, bet Ogrei arī bija savi sitieni, diemžēl neizdevās realizēt. Tieši puriņam rokās bija. Jā. Sitārā un Audai nerealizēt. Tas ļoti labi. Pirmais puslaiks beidzās, sākās otrais puslaiks 0-0. Ogre šeit pirmo reizi nav ielikuši pirmajā puslaikā. Tagad Auda uzbruk, bet cerams. Jā, manuprāt, ļoti izdevies bija pirmais puslaiks Ogrei. Vismaz tādā ziņā, ka neielaidām tiešām pirmo reizi šo sezonu. Bet to, ka Slovētā tikai vietas sitiens, diemžēl. Jā, diemžēl nebija daudz sitienu pa vārtiem Ogrei tieši, jā. Bet labi, ka neielaid 0-0 pēc pirmā puslaika, cerams, otrajā būs parādīsies momenti vairāk Ogrei. Cerams, arī kaut ko trāpīs. Auda arī bieži ir tie momenti, es nezinu. Cerams, viņi tā kā netrāpīs, bet veidojās viņam arī tā saspēle. Cerams, ka es īstenībā cerēšu daudz goliem, ja godīgi. Es domāju, kaut kāds, cerams, ka būs vairāk goli abu komandas valdījumā. Jā, skatīsimies, kas notiks tālāk mačā. Tieši tā. Audas spēlētājs iet par Fjonovā aiz rokas, raujas krekla, rauja nogāž gar zemi par Fjonovas pret bumbas. Tikai šeit augstāk, un viņi rauja nost. Ko tā Auda dara? Tas nav virslīgs cienīgi. Apakaļ nākotnes līga šitāda uzvedība. Jā, šitā ir pilnībā, es piekrītu, šeit bija pilnībā
principā neko nesaprotam. 15 minūtes, tagad Ugrē vairākums, tā kā obligāti jāizdara vismaz gols, domāju, vai vismaz tovuši vairāk, lai uz tā panākums uzvar, protams, un tā tālāk. Vārtus Ogre United labā guva. Uzņemta futbola skola Jelgava. Yeah, like Ogre fans, I'm so glad, I'm so happy that you guys show up every time and you're making it an amazing crowd for us. We appreciate that energy as Ogre players. I'm so happy that today we got a point. We love you. I love you. What is the hardest thing playing against this level of a team? Actually, tactically, they keep the ball, and at the moment they're like at the top. They've been performing during the previous games, and we have been a bit struggling. But we played all in, and yeah. How was your own performance, in your words? It was totally fine, but yes, better. I could say better. And what can we wait from you, as fans, what can we wait from you in Virslīga, in Ogre United? I think more goals, more assists, and help the team stay in the league and get more points. Okay, thank you, that's it.